Man pagāja vairāk kā 40 gadi, kopš es uzzināju, kas ir veselības koncepcija. Tā ir sistemātiska pieeja organisma sakārtošanai šūnu līmenī. Organisms sastāv no orgāniem, bet pati galvenā karaliene ir šūna. Šūnai ir nepieciešamas faktiski tikai 4 lietas – padzirdīt, pabarot, attīrīt un aizsargāt. Šūnai ikdienas nepieciešamas aminoskābes, vitamīni, fermenti, minerāli, neaizstājamās taukskāpes un šķiedrvielas. Bet, lai tas viss aizietu līdz šūnai, tai ir nepieciešams ūdens, kas vienlaicīgi būtu gan minerāliem bagāts, gan sārmains, gan strukturēts, gan dzīvs, gan mīksts. Organismam ir nepieciešams attīrīties vismaz 2 reizes gadā. No vīrusiem, baktērijām, sēnītēm, vienšūņiem un tārpiem, ko mēs vienā vārdā saucam parazīti. Un tas ir jādara ar dabasvielām. Organisms ir jāaizsargā no brīvajiem radikāļiem un elektroiekārtām. Ja arī tevi interesē šī lieta, tad sazinies ar mani. Самое главное, что я постоянно принимаю биологически активные добавки. Постоянно. Не надо, сколько времени принимать витамины? Извините, организм работает днем и ночью. Из 70 лет, 80, кто сколько живет. Значит, каждый день ему нужно что? Полноценный белок, получаем белок, углеводы, но не сахара, а вот такие трудно расщепляющиеся, да, жиры, но не забывать об омега-3, омега-6, о балансе, плюс 100 мг витамина Е, плюс 500 мг витамина С каждое утро, да, плюс витамины группы В.